2, 3. Jelgavas invalīdu sporta un rehabilitācijas kluba Cerība biedri nedēļas nogalē jubilejas kliņģerī nopūta jau 18 svecītes, bet kluba vadītājai joprojām spilgt atmiņā ir tās emocijas, kas gaisā virmoja tālajā 1993. gadā. Neko nezinu, neviens nezina nekā, kaut kur kādu vingrotu, jeb sportot ar šādiem te bērniem ar kustību traucējumiem. Vienīgi ir Raiskumas internetskola, projām Cēsu rajonā, kur šie bērni brauc un mācās, un galvenais Jelgavnieki, tie, kas mācījās 3 gabali tādā laikā Raiskumā, jo vecāki izņemuši laukā no Raiskuma, jo šeit būs vingrošana, viņu vai mājas apmācība, es uz skolu, viss jau ģimene noskaņojusies, ka viss tepat būs uz vietas. Nu, es tā neko nedabūjusi zināt, un nekādu informāciju ne it kā latviestietis, varbūt kaut ko neviens nekā nevarēja man dot. Es braucu ar domu, ka es braukšu, un kad viņi nāks man uz to pirmo nodarbību pēc pārtraukuma, es viņiem teikšu, ka es tiešām neko nedabūju zināt, un ka mums tā kustība ir jāpārbeidz. Kad viņi ienāca iekšā zālītēm, to mēs saucam par spogļu zāli, apsēdās, un tad viena mamma, Ruslana mamma, salika rokas. Mamma tā es tās gatavojos, ka es teikšu tos vārdus, ka es viņus, pēdējo reizi, kas viņus ņemu, ka vairāk, jā. Viņi tā saliek rokas, mīļā skolotāji, tikai nesakiet, ka jūs mūsu bērnus neņemsiet. Viņi tā gaida tās dienas, viņi ir tik laimīgi, un mēs, mīļā skolotāji. Un tad es ievilku elpu, un es nevarēju pateikt. Un tā ir aizgājuši 18 gadi. Tā sākās kluba Cerība darbība, kas visus šos gadus ir vainagojusies panākumiem. Pašlaik klubā aktīvi darbojas vairāk nekā 30 biedru, bet kopumā tajā iesaistījušies vairāk nekā 100 cilvēku ar īpašām vajadzībām. Lai gan sports ir tikai līdzeklis, kas paver plašākus apvāršņus, tas ir vainagojies arī ar starptautiskiem panākumiem. Es esmu viltlēts, es grūžu lodi un metu disku. Savulaik es arī aktīvi spēlēju ratiņu basketbolu. Es piedalījos 2 pasaules čempionātos 2006. gadā Nīderlandē un bišķi agrāk 1999. gadā piedalījos Anglijā, Mančesterā pasaules čempionātā. Un arī dažos Eiropas čempionātos piedalījos. Fantastiskas, jo es redzēju par televizoru, kā cilvēki dara, jā, bet nekad domāju, ka es to pats darīšu. Un tas ļoti interesanti. Tu apgūsti savu ķermeņa iespējas, mēģini pārvarēt, apmānīt savas problēmas. Tu meklē tos ceļus, piemēram, treneri pasaka, tev jāizdara tā. Bet, lai izdarītu pareizi metienu, bet savu, ka tu izdarītu to tā nevari. Un tu meklē iespējas sevī, kā apmānīt savu problēmu, lai izdarītu vismaz tuvu tam, lai sanāktu labs rezultāts. Viņi nav izlaiduši nevienu paralimpisko spēli, un šajās te spēlēs ir guvuši labus rezultātus. Un tā ir tā iespēja, kas tiek dota šiem te cilvēkiem, šiem jauniešiem, lai viņi būtu gan nodarbināti, gan arī, lai viņi būtu integrēti sabiedrībā, ne tikai vārdos, bet arī darbos.